Labdien! Šajā video es pastāstīšu jums, kas ir personāla daļas un personāla opcijas. Kā tās piemērot, izmantot jūsu komercdarbībā un kādi ir iespējamie labumi. Mani sauc Artūrs Preicis, esmu certificēts nodokļu konsultants. Un sāksim! Tātad, pirmkārt, kas ir personāla daļa? Personāla daļa tā ir atsevišķa kapitāla daļa kategorija, kas tika piešķirta darbiniekiem, valdes locekļiem, motivācijas programmas ietveros. Tātad tā atšķirībā no parastās daļas, tā ir daļa ar atsevišķu kategorijas daļa, kas ir ierobežojumiem, parasti ierobežojumiem balstiesībām un dod tiesības saņemt dividendi. Kas ir personāla opcija? Kā norāda nosaukums opcija, tā ir tā kā izvēle, tas vēl nav nekas taustāms. Tā ir iespēja saņemt daļas, turklāt tās var būt parastās daļas vai personāla daļas nākotnē, tātad akciju vai daļu opciju plāna ietveros. Un attiecīgi, kad šis cilvēks ir ieguvis šīs daļas, tad šīs kapitāla daļas var vai nu pārdot, vai nu būt attiecīgi dalībnieks un saņemt dividendes. Personāla daļas. Tātad, kāds tam ir mērķis? Mērķis ir piesaistīt, noturēt un motivēt uzņēmumu darbiniekus. Un tātad piešķira sabiedrības valdes lēmumu saskaņā ar motivācijas programmu noteikumiem. Tad jābūt ir motivācijas programmai, kādā veidā šis cilvēkam, kas viņam ir jādara, lai gūtu, tātad saņemtu šīs dividendes no šīm personāla daļām. Kā minēts iepriekš, personāla daļas tas ir atsevišķa daļu kategorija. Jā, tātad daļas ir šī kategorija jāparedz ir statūtos un attiecīgi ir dividendžu sadalas mehānisms. Ja šeit nedarbojas tas proporcionalitātes princips, kas nosaka, ka ja parastās daļu īpašniekiem tiek sadalīts peļņa, tad jāsadala proporcionāli. Tad šeit katras daļu kategorijas ietvaros, šis proporcionalitātes princips strādā katras ietvaros, tātad šīs kategorijas ietvaros. Bet tas arī jāparedz ir statūtos, lai būtu pilnīgi skaidrs. Parasti daļas dod iespējas saņemt dividendes, bet nedod balstiesības un nedod tiesības saņemt arī likvidācijas kvotu. Ja? Beidzoties darba attiecībām, personāla daļas ir jāatgriež, un tātad faktiski uzņēmums izsniedzot personāla daļas, principā jebkuram cilvēkam vai darbiniekam, jebkuram, neko neriskē, jo tas nedod nekādus, neliek kaut kādus papildus pienākumus, un vienmēr var, kā lai saka, darbinieks aizejot, šīs daļas ir jāatgriež. Tātad, kāda ir labuma personāla daļām? Pirmkārt, ja mēs skatāmies no darba devēja pozīcijām, tad tas ir instruments, kas var gan īstermiņā motivēt, jo principā dividendes var izmaksāt jau uzreiz. Ja, piemēram, darbinieks realizē kaut kādu veiksmīgu projektu, ienes uzņēmumu naudu un tā tālāk, tad kāpēc gan, lai neizmaksātu šīs dividendes viņam uzreiz? Gan varbūt arī ilgtermiņā. Šis dividendes var būt kā daļa no darbinieka darba samaksas, kur darbinieks saņem kaut kādu fiksētu mēnešu maksu un kaut kādu gada bonusu, kas tiek noteikts dividendžu veidā no personāla daļām. Tātad dividendes nav apliekams ar algas nodokļiem, tātad tas nozīmē, ka sloks ir relatīvi mazāks, vismaz kaut kāda 50% starpība, ja mēs salīdzinām vienādos situācijā parasto režīmu un dividendžu, mēs redzēsim piemērā. Darbinieka lojalitāte pieaug, vismaz tā tam vajadzētu būt, jo darbinieks ir motivēts uzņēmuma mērķu sasniegšanai, jo personāla daļa un dividendžu izmaksa ir sasaistīta ar uzņēmuma mērķiem. Tas nav vienkārši tāpatās, ka mēs daļu no atalgojuma pārvēršam tātad dividendēs. No darbinieka viedokļa, tā, protams, ir motivācija, ka darbinieks, ja viņam ir skaidra spēles noteikumi, ka, ir kaut kādas daļa no bonusa vai daļa no atalgojuma tiek izmaksāts kā bonus ar dividendēm un, attiecīgi, darbinieks ar to rēķinās. Viņam ir motivācija iesaistīties uzņēmuma attīstībā, izpildīt plānus. Un ciešāks sakars ar uzņēmumu un papildus labums bez kaut kādu uzreiz ieguldījuma. Ja cilvēks gribētu iegūt kaut kādas daļas, piedalītos akciju opciju plānā, kas paredz, kad
iegādājot, realizējot akciju opcijas, cilvēkam pašam ir jāveic kaut kāds ieguldījums, ja, tad šajā gadījumā personāla daļas tiek piešķirtas parasti bez maksas un nekāda ieguldījuma nav un efekts var būt tūlītējs. Kā tas darbojās? Tātad uzņēmums izstrādā šo te, pirmkārt, visu politiku, visus papīrus, teiksim, kas saistīts ar šo te personāla daļu, motivācijas programmu. Izveido jaunu daļu kategoriju, ko reģistrē uzņēmuma reģistrā. Daļas tiek piešķirtas darbiniekiem konkrētā apjomā. Darbinieks kļūst par dalībnieku, pie kam šeit ir interesanti, ka šeit nav nekādu tādu vadlīniju, cik tieši vajadzētu būt. Ja, jūs varat piešķirt katram darbiniekam, 0,5%, ja, teiksim, no pamata kapitāla, ja, vai pat 1% vai 0, kaut kādus. Ja, un tam nav nekādas sasaistes ar tām dividendēm, ko darbinieks, saņems vēlāk. Lūk, un tātad, izpildot šos te motivācijas programmas mērķus, darbinieks saņem dividendes. Kā noteikti šīs dividendžu aprēķinu? Jā, tātad dividendžu izmaksa nav obligāta, ja darbinieks vai attiecīgo kategoriju turētāji nav izpildījuši savus mērķus, tad uzņēmums var neizmaksāt šīs dividendes. Ja? Vai arī vienai akciju kategorijai izmaksāt un otrai neizmaksāt. Bet parasti par to lemj dalībnieku sapulce. Bet parasti motivācijas ietvaros dividendes tiek pielīdzinātas kaut kādiem uzņēmuma KPI. Tas varētu būt, piemēram, apgrozījuma pieaugums, būtu EBITDA vai EBIT, neto peļņa, vai arī kaut kādi citi kvantitatīvi nefinanšu varbūt rādītāji, kā pārdošanas pieaugums, kaut kādos procentos projekta rezultāti vai konkrēta struktūra vienības rezultāti. Ja? Tas var būt dažādi. Svarīgi, lai šāda plus-mínus formula būtu un lai būtu iespējams pamatot, kāpēc tad ir izmaksāts dividendes, nevis būtu situācija, ka uzņēmumam ir zaudējumi, viss strādā slikti, bet dividendēs tiek izmaksātas lielas summas. Tātad, piemērs mums ir uzņēmumam ir B un C kategorijas personāla daļas, B kategorijas daļas ir pārdošanas nodaļas darbiniekiem, C kategorijas kvalitātes kontroles. Tad nosacījums pārdošanas apjoma pieaugums ir vairāk par 15%, lai saņemtu dividendes. Fakts ir 26%. Tad tiek izpildīti KPI un dividendes tiek izmaksātas. Kvalitātes kontroles nodaļā atkal nosacījums ir bijis KPI, ka atgrieztās produkcijas īpatsvars jābūt zem 5%, reāli tas ir 12%. Tātad KPI nav sasniegts un dividendes izmaksāts netiek. Tad šajā gadījumā mēs dabonam dividendes, šeit mēs nedabonam. Kāds tad ir nodokļu sloks? Principā salīdzinoši ar parasto režīmu, tātad ir šis te 2080 UIN režīms, 2080, kas nozīmē, ka no tām dividendēm, kuras cilvēks saņem, vai nu uz rokām ir 25%, vai nu no bruto summas ir 20%. Rēķiniet, kā jums ir izdevīgāk. Bet nedrīkst aizmirst arī alternatīvo režīmu, kas ir cilvēkiem, kas ir fiziskajām personām, var izvēlēties arī alternatīvu režīmu, kas ir 15% UIN un 6% iedzīvotāja ienākuma nodoklis, vai arī 25,5%, kas ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ja UINs nav samaksāts, respektīvi tas attiec uz peļņu, kas ir gūta pirms 2018. gada 1. janvāra. Jā, šeit nākamajos slaidos jūs to redzat detalizēti aprakstītu, bet tur mēs vairs neaizkavēsimies, jo šajā gadījumā patiesībā šis diez vai jūsu situācija parasti tomēr šī vecā peļņa ir izmaksāta, bet tomēr nevajag aizmirst arī, ka var būt arī tāda situācija. Paskatīsimies piemēru. Tātad, kas notiek situācijā, kad ir darba devējs un ir aprēķinājis kaut kādu bonusu, kur viņš ir gatavs izmaksāt darbiniekam, un šis kopējā izmaksu summa, ko darba devējs ir gatavs sekt, ieskaitot visus nodokļus, ir 10 000. Tātad, ja mums ir parastais režīms bez daļām, personāla daļām, tad mums būtu situācija šāda. Darba devēja kopējās izmaksas ir 10 000. Tas nozīmē, ka atskaitot darba devēja socu, sanāk, ka bruto alga ir 8 000. Darbi, no kuras tiek atskaitīts darba ņēmēja socs un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas visi nodokļi kopā veidotu šādu summu 4605, 4600, un neto summa būtu 5400.
aptuveni. Ja? Nozīmē, ka gandrīz puse aiziet nodokļos no šīs summas, saskaitot kopā gan darba devēja, gan darbinieku soci, un kopā ar iedzīvotāju ienākumu nodokli sanāk, ka mums neto alga tātad būtu šie 5000. Turpretī, ja ir dividendes, kas tad notiek? Ja mums ir personāla daļas un tiek izmaksāts kā dividendes, tad attiecīgs loks ir šāds. Kopējās darba devēja izmaksas atkal ir šie 10 000, un tātad 20% no 10 000 ir 2000, kas tiek samaksāti budžetā kā UINs, ja, tātad, un neto dividendes būtu 8000. Tātad pie situācijas, kad ir 10 000 kopējais tātad, fonds, bonusa fonds. Šajā gadījumā, kā jūs redzat, darbinieks saņem 8000, un šeit viņš saņem tikai 5,4000. Tad starpība ir būtiska, ļoti būtiska, kā jūs redzat. Bet šeit veidojas viena neliela problēma. Tas ir vairāk jau no prakses, varbūt, kad, protams, ja darba devējs ir ļoti, nice, un viņš ir pretim nākošs un tā tālāk, viņš var pateikt, ok, labi, tad rekur mēs tagad tev bonusu maksājam, par bonusu maksājam dividendes, man galā vienalga, vai es tev nomaksāju visus nodokļus, vai es tikai nomaksāju dividendes nodokli, jā, rekur es tev maksāju visu maksāju visu šo summu, un viss ir ļoti skaisti. Bet tad veidojās situācija, ka no šīs situācijas labumu tad gūst tikai vienīgi darbinieks, jo darbinieks saņem sev pēc pilnas programmas, jā, tad šo neto summu, bet savukārt darba devējiem principā ir viena alga. Vai izvēlēties šo režīmu vai šo režīmu. Abi divi viņam ir rezultējis vienā summā, vienā izmaksu summā. Jā. Līdz ar to ir jautājums par to, ka visticamāk šajā situācijā darbinieks un darba devējs vienosies par kaut kādu līdzsvaru, jā, tā, lai nebūtu tā, ka tikai labums ir tikai vienam, jā, no šī nodokļu ietaupījuma, kas šeit veidojās, bet kaut kur izvēlēsies šo dividendu izmaksu kaut kur pa vidu, jā, nevis 8000, bet kaut kādu nedaudz mazāku summu. Un, lai noteikti kādai šai summai ir jābūt, tad principā viens no veidiem, tas nav obligāts, protams, tas ir vienkārši kā ieteikums vai kā variants, ja, ka noteikti cik tad būtu tādas mazākās dividendes, tā, lai nodrošinātu darbiniekam to pašu summu, kas viņam būtu pēc standarta režīma. Tad mēs paņemam šajā gadījumā viņa neto summu, neto algas summu un palielinam par 20% nodokļa dividendu maksājumu un iegūstam, ka dividendes tātad būtu 6744, tā būtu tāda pati summa, ka darba devēja izmaksas, lai attiecīgi viņam būtu neto dividendu izmaksa būtu šāda, ja. Bet, ja viņa būtu šāda pie personāla daļu varianta, tad sanāk atkal darbinieks, kad labumu gūst tikai darba devējs, ja, jo tad šajā gadījumā ietaupījums veidotos šis ietaupījums kā starpības starp šeit samaksātiem nodokļiem un šeit samaksātiem nodokļiem, ja, ir šis ietaupījums, ja, un tad sanāk, ka šis ietaupījums viss aiziet darba devējiem. Līdz ar to visticamāk, ka lai gūtu labumu abi divi, tad visticamāk šīs neto dividendu izmaksa tad būtu kaut kur pa vidu starp attiecīgi. Tad minimālā būtu šī alga teorijā un maksimālā būtu šie 8000. Ja? Tad visticamāk, ka puses droši vien, ka vienotos, ka tas bonus tad šajā gadījumā būtu kaut kāda, es nezinu, tur 6,5–7,000, ja? Teiksim, tur 6,500, 7,500, kaut kur šajās robežās, jo tad attiecīgi gūst labumu gan viens, gan otrs, gan darba devējiem samazinās šī kopējā sloks, gan arī darbinieks saņem vairāk nekā pie parastā režīma, bet tomēr viņš nesaņem to maksimumu, ja? Tad gūst labumu abi divi. Šis ir jums vienkārši kā viela pārdomām, tas nav nekas obligāts, vienkārši kā strukturēt šo personāla daļu dividendu apjomu. Protams, tev iespējami dažādi varianti, visādas kalkulācijas, bet vienkārši tā kā, lai, tā ideja, ka tas, lai gūtu labumu, kaut kāds līdzsvars ir jāatrod. Ja? Tālāk par personāla opcijām. Personāla opcijas ir, mērķis ir motivēt darbinieku ilgtermiņā vairāk.
Jā, tas ir skaidrs, ka tas nav īstermiņa vairāk kā instruments, kā tas ir personāla daļas. Jo personāla opcijas dod darbiniekam tiesības nākotnē iegūt kapitāla daļas, parastās vai varbūt personāla arī, izpildot opciju programmas nosacījumus. Jā, tad varbūt parasti tiek piešķirtas kapitāla daļas, bet varbūt arī personāla daļas. Un pēc tā daļu iegūšanas darbinieks kļūst par sabiedrības dalībnieku. Un šo visu kārtību nosaka statūti un opciju plāna programmas noteikumi. Tātad, kā tas darbojās? Tad vispirms tiek piešķirtas opcijas konkrētiem darbiniekiem. Tātad opcijām ir jābūt vismaz 12 mēnešu turēšanas periodam. Tas ir noteikts likumā. Tas nozīmē, ka šis opciju piešķīrējs darba devējs, viņam ir jāinformē valsts ieņēmuma dienests, konkrēti norādot, cik daudz daļas opcijas ir piešķirtas konkrētiem cilvēkiem, un attiecīgi jāgaida šis 12 mēnešu turēšanas periods. Tad pēc šiem 12 mēnešiem opcijas var izmantot un iegūt personāla daļas vai parastās daļas. Šeit ir personāla daļas, bet varbūt arī parastās daļas. Tātad, un kas notiek tālāk? Tad cilvēks, kurš ir kļūst par daļu īpašnieku vai turētāju, vai parasto vai personālu, tad viņš viens no variantiem, ka var daļas turēt un gūt dividendes, vai otrs variants, ka tās atsavināt un saņemt atlīdzību. Nākamais par šo opciju piešķiršanu un realizāciju. Tātad, ja mēs skatāmies starptautisko praksi, tad starptautiskajā praksē ir tādas trīs termini, ar kuriem jūs varat saskarties. Pirmā lieta ir granting options. Granting options nozīmē faktiski to, ka tiek, cilvēkam tiek dot iespēja kaut kādā laikā tikt pie šīm daļām. Šajā gadījumā iegūt 1200 daļas 4 gadu laikā. Tad ir otra lieta, ir tāds jēdziens kā vesting. Tas ir šo iespēju iegūšana laiku gaitā. Laikam ejot, tad pēc pirmā gada tiek uzskatīts, ka ir vested ir 300 daļas, pēc tam attiecīgi nākamajā gadā vēl un vēl. Un tad ir trešā lieta, kas ir jāatcerās, ir exercise. Granting un exercise ir paredzēts arī mūsu normatīvos aktos. Granting ir šī piešķiršana, ja? Un exercise ir realizācija. Mums nav šī jēdziena vesting. Tātad, principā, ja jūs vēlaties šādi pakāpeniski šo mehānismu iegūt, ja, tad bieži vien ārvalstu opciju plānos ir šis vesting paredzēts, ja, bet viņš tādā tīrā veidā Latvijas normatīvajos aktos nav. Mums tad tiek uzskatīts, ka tad uzreiz ir šis 1200, ir šis granting, ja, ka tiek piešķirts uzreiz šīs daļas, ja, un principā tad jūs vēlaties, lai pēc pirmā gada būtu tās 300 daļas būtu, cilvēkam rīcībā ar iespēju viņus realizēt, tad principā uzreiz arī, viņus ir jāziņo valsts ieņēmuma dienestam, un tas gads ir, uzreiz ir jābūt, jo citādi, ja tas nav ziņots, tad teiksim, tikai tad, ja pēc pirmā gada parādīsies, ka tās opcija tiek piešķirta, jā, tad sanāk, ka būtu jāgaida vēl viens gads. Līdz ar to ir jāņem vērā šī nianse, ka citās valstīs ir šis vēl papildus instruments kā vesting, Latvijas normatīvos aktos tas nav. Mums ir tikai šis piešķiršana un tikai realizācija. Jā, kādi tad varētu būt mērķi sasniegšanai? Tie parasti ir ilgtermiņa mērķi, tas ir, pieaudzēt uzņēmuma vērtību, sasniegt pārdošanas apjomus, piesaistīt klientu loku un tam līdzīgi. Kāds tad ir nodokļu sloks? Nodokļu sloks tad opciju piešķiršanas brīdī vai granting brīdī nekāda nodokļu sloga nav, jo tā ir vienkārši opcija, tas neko nedod nekādu labumu. Tajā brīdī, kad tiek realizētas opcijas, ir piešķirtas daļas, arī nodokļu sloks nekāds nerodās, jo daļas tiek tikai piešķirtas, tā ir kā daļu iegūšana. Ja? Tomēr tas ir atšķirība no tā, ka ja šādas opcijas nebūtu un būtu parastā kārtība, tad attiecīgi piešķirot parastās daļas, tad attiecīgi tas tiktu uzskatīts par labumu, no kuru būtu jārēķina visi iespējamie nodokļi, iedzīvotāji un soci. Ja? Tad principā tiks uzskatīts tas par labumu, kuram virsū būtu jāuzrēķina arī visi nodokļi. Tad tas būtu attiecīgi jādara vai nu tad
darba devējiem, kas to piešķir, vai, ja darba devējs pats to nedarīja, tad, principā, valsts viņam dienas varētu paņemt arī no paša darbinieka. Bet šajā gadījumā, tad, cik visi noteikumi ir izpildīti un realizētas opcijas, tad šis te iegūšanas brīdis arī netiek aplikts ar nodokli. Bet ar nodokli tiek aplikts tas gadījums, kad darbinieks, kurš ir iegūs šīs daļas caur opcijām un realizē šīs daļas, tad attiecīgi viņam jāmaksā starpības starp realizācijas ienākumiem un izdevumiem šo te opciju realizēšanai. Ja, jo opcija var tikt realizēta arī teiksim, opciju realizēšanas plānā var paredzēt, ka darbiniekam arī jāsamaksā kaut kas ir par šīm te daļām, un tad attiecīgi tas tiek mīnusots no apliekamā ienākuma priekš nodokļu aprēķina mērķiem. Ja, tad šis te pienākums nodokļu maksāšanas radīsies tikai tad, kad attiecīgā daļa tiks pārdota un par to tiks gūti ienākumi. Šeit jūs redzat deklarācijas iesniegšanas termiņus vai ceturksnī vai gadā. Un atkal tas pats piemērs, piemērs ļoti līdzīgs, tikai kā attiecīgi ir šīs te personāla opcijas. Tātad, kurā gadījumā, vienā gadījumā tiek izpildīti mērķi, otrā gadījumā netiek izpildīti, un darbinieks attiecīgi vai iegūst šīs te daļas, ja, vai iestājās šis te realizācijas moments vai neiestājas. Ja, tad šajā gadījumā pārdošanas nodaļa nosacījumi ir izpildīti, darbinieks iegūst daļas, kvalitātes kontrolas daļā attiecīgi netiek izpildīts un darbinieki daļas neiegūst. Ja, tad personāla daļas salīdzinot ar personāla opcijām. Kādas tad ir daļu tā kā opcijām? Kādas tad ir labumi un kāda ir piemērotība? Teiksim tā. Personāla daļas tad piemērotas ir uzņēmumam, kurš jau ir tāds brieduma fāzē, visu laiku maksā peļņu, gūst peļņu un maksā dividendes. Ja, un attiecīgi grib ietaupīt zināmu varbūt naudu vienkārši uz nodokļu rēķina, ja, un maksājot mazākus nodokļus un vēlās piešķirt lielāku līdzdalību darbiniekam jau tagad uzreiz, un attiecīgi darbiniekam par to šo te lielāko motivāciju arī attiecīgi uzreiz kompensēt. Ja? Tad tas vairāk ir tāds īstermiņa līdzeklis ar uzreiz tūlītēju efektu. Savukārt personāla opcijas, daļu opcijas var būt piemērota tādai sabiedrībai, kas sagaida būtisku vērtības pieaugumu nākotnē, ja, kur attiecīgi šis te motivācijas tas rezultāts būs nākotnē jūtams, ja, un plāno piesaistīt investoru vai ir kaut kādi ilgtermiņa mērķi, un attiecīgi darbiniekiem šie mērķi arī tad ir ilgtermiņa, viņi var gatavi atteikties no kaut kāda tūlītēja labuma ar domu, kad ar tūlītēju domu, ka, teiksim, gūs labumu kaut kad nākotnē. Ja, tad šajā gadījumā attiecīgi tas ir ļoti atkarīgs no cilvēku motivācijas. Ja, viņi vēlās, teiksim, tūlītās, tā teikt, gūt kaut kādu mazu, bet godīgu atlīdzību, vai arī atteikties no tās un gūt varbūt lielāku atlīdzību, bet, teiksim, pēc gadiem, 3, 4, 5. Paldies, ka jūs skatījāties šo video. Es ceru, ka jums bija interesanti uzzināt kaut ko arī jaunu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi par personāla daļām vai personāla opcijām, lūdzu dodiet ziņu un uz tikšanos nākamreiz. Uz redzēšanos, visu labu!